laika ziņās šonedēļ, kā jau prognozēts, jo dienas jo siltāks, un šodien valsts dienviddaļā temperatūra jau daudz viet sasniedz 20–21 grādu, bet līdz ar sauso un saulaino laiku Latvijā var teikt, ka ir sākusies vēlnaslotu sezona, jo parasti pavasara beigās un vasaras sākumā sausā saulainā laikā, īpaši, kad gaiss ir sauss, tas iesilst ļoti nevienmērīgi, rodas turbulences, kas rezultējas dažkārt ar šādiem putekļu virpuļu viesuļiem. Parasti tie nekādus postījumus nerada, jo tie ir pārāk vāji, saskaroties ar šķēršļiem, tie uzreiz izjūg, bet atsevišķos gadījumos vieglākas konstrukcijas un priekšmetus tie var aiznest pa gaisu. Un arī turpmākajās dienās laikam saglabājoties sausam, saulē spīdot, putekļu virpuļu viesuļi var veidoties. Bet šonakt un rīt dienā vietām valsts austrumu un centrālajā daļā, kā redzams, veidosies pavisam lokāli un nelieli lietus mākoņi, tie skars ļoti nelielu Latvijas daļu un laiks rīt joprojām būs pārsvarā saulains. Vējš saglabāsies lēns un gaisa temperatūra šonakt lielākajā valsts daļā būs ap 7–11 grādiem, bet atsevišķās vietās Kurzemē un Vidzemē ap saulēku tā var noslīdēt līdz 5–6 grādiem. Rītdien tātad joprojām pārsvarā saulaina ar atsevišķiem lietus mākoņiem dažviet Vidzemē un Zemgalē. Gaisa temperatūra piekrastē būs zemāka, īpaši Rīgas līča piekrastē Kurzemē, dažviet arī Vidzemē 14–17 grādi, bet pārējā valstī 18–22 grādus silts. Rīgā nokrišņi nav gaidām, un rītdien būs saulaini, tāpat saglabāsies lēns vējš. Naktī temperatūra noslīdēs līdz 9–10 grādiem, rīt pēcpusdienā tā grozīsies ap 20 grādu atzīmi, tad vēl mazliet siltāks nekā tas bija šodien. Un diezgan līdzīgi laikapstākļi arī turpmākajās dienās pārsvarā saulains laiks, bet brīžiem lietus mākoņi parādīsies. Ceturtdien vietām arī ar pērkona negaisu, temperatūra naktī uz ceturtdienu 7–12 grādi, dienā valsts lielākajā daļā 18–22 grādus silts, bet joprojām piekrastē dažviet vēsāks 14–17 grādi, un diezgan līdzīgi arī piektdien pārsvarā saulains laiks, naktī 7–11 grādi, dienā Latvijas lielākajā daļā jau 20–23 grādus silts, bet piekrastē vēsāks ap 13–18 grādiem. Daži lietus mākoņi var veidoties, bet, kā jau teicu, tie skars nelielus apvidus. Un tālākas prognozes rāda, ka arī brīvdienās laiks saglabāsies sauss, saulains un vasarīgi silts, temperatūra vietām pat ap +25 grādiem. Laika ziņās tas arī viss. Turpiniet skatīties Latvijas televīziju. Ārlabu karu. Paldies!